Pastāsti, Jāni, kādas sacensības, kāds formāts? Nu, mēs dodamies uz Holandi uz Predatoru tūru, kas it kā skaitās tā kā viens no lielākajiem copu turnīriem Eiropā. Formāts ir jau īstenībā mums ir pierasts, tikai ar vienu dienu nāk uz klāt, jo tur ir 3 dienas. Un visi tā kā, teiksim, mums Latvijas kausā vai Gārminā ir 3-3-3. Respektīvi, tev 3 dienu laikā ir jānošķir 3 lielākie asari, 3 lielākie zandarti un 3 lielākās līderes. Tu vari to izdarīt visu vienā dienā un pēc tam 2 dienas audzēt izmēru. Nu, tā kā mums Latvijas kausā. Formāti zināms ir viena papildus diena. Un skatīsies, kas ar to visu sanāk. Esam tikuši uz Prāni, 2 stundas pārcēle. Saka boardingu. Neko, tagad mums ir ceļš līdz Vācijai, līdz Travemundē. Šodien mīļajos, foršajos apartamentos. Neko, valdām prom. Cerams, ka vētra nebūs. Kaut gan solī, 22 metri sekundē. Vēl bišķi pabrauksim. Cik mums stunda, pusotru? Stundu. Kāds stunda vēl jābrauc, būsim Travemundē. Sāksim braukt jau pa zemi. Jā, beidzot. Tie, kas kādreiz brauc, šeit uz kuģi galīgi nav ko darīt. Var skatīties kādas filmas, vecās par teļu. Tas ir arī viss. Darīt tad nav ko. Jā. Labi, mēs nešulpojam mums. Jā, vētra. Nekāda vētra nebija, to solīju. Kuģis brauc mierīgi. Var sauļot. Jā. Nu tā, ekrāns ir, tātad zivi ieraudzīt varēs. Kas mums ir vēl? Vestis tur ir, spoles te ir. Kāti ir, arī Dāvidam ir kāds. Stella. Gan tas laiciņš ir. Kur var šitā lietas līdz? Laiciņš taču ir perfekts. Ritīgs līdeklaiks, Jāni. Ne tikai bez vēja. Tikai bez vēja, šoreiz. Nu, ready? Ko? Kas ready? Velds biks. Un dodamies uz slipu. Ar cerību varbūt ieraudzīt kafijas aparātu recepšanā. Huģas. Šī ir liela zivs. Tev cimdi iedot? Jā, to cimdi. Abas divas taču.
Tā. Ņem otru. Nāc, Dāvids, šit no šejienes filma. Vo. Tagad treniņš, kā iecelt. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Ej, tu nost. Es tādu nāc redzēju. Ak, Dievs. Tas mums vienkārši resni. Viņa nav gara. Meta 10, meta 11. 111 centi. Pasiski resni ir. Viņi sargod 8-9 kg. Au, dod man 100. Ew. Mamma. Tāds mutants. Ej, tu nost. Pasties, kāds skaists zivs. Bet nu tā galva viņai ir milzīga. Nu, ies pati prom. O. Nē, šitā bija laba. Bet milzīgi. Ir. Es kā te bija atgriezis bremzē. Āķis stingers vaļā galīgi. Garais kāds tīs vai forši. Nu, laiciņš ir tāds, kāds ir. Ūdens ir kafija. Vējš ar šodien, brāzmās līdz laikam virs 10 metru sekundē. Kaut kur mēs tagad esam praktiski starta vietā, pretējā krastā. Bet, ka tālāk mēs dosimies jau uz jūras pusi, tur jau gan jau mums sagaidīs kaut kāda metrīga viļņa. Būs interesanti. Tagad ir tāds, kā saka, 3-4 treniņu dienas, bet, apstākļi ir īpaši neforši. Ko 2 dienas notrenēts, asari ir atrast kaut kādi zandarti, tie te ir visur. Līdakas, tas ir liels jautājums ar līdakām, bet tagad kaut kāds 2 dienas laikam aizies ar tīri tikai uz līdaku, saprast, kur ir lielāka. Skatīsies, kas būs. Viegli nav, bet apstākļi visiem vienādi. Mānekļi gatavi, visi jāsāk maukt šodien. 3. treniņa diena. Apmēram 70 centimetri. Pastīsimies uz lences. Gan arī 72 centimetri. Dāļ šeit ķerās. O, kāda zobiņa. Laižam vaļā. Pirsts ir iesprūdis starp šaunām. Давай, māc prom. Esam reģistrējušies pirmajai dienai, arī visu mūsu Latvijas konkurentu ekipāžas un vēl 146. Kur mēs esam? Eiropas čempionāts plēsēji, jeb mūsu pierasto asaru zandartu līdaku ķeršanā. Taču ir 3 starta vietas. Viena ir šeit, viena ir Haringletā pa vidu
Bananas saucās, publiskā lielā rampa. Un viena ir tuvāk Dambam, vēl tālāk. Mēs pa vidu. Jā, Bananas. Jā. Bet viņš saka, mēs startēsim Bananas. Bananas rampā. Tikai banāns līdz laikam nevajag viens šoreiz. Taču jānopērk 2 banāni. Mēs esam Predatorā satikuši, tā kā savus konkurents, bet, latvieši. Kā visi konkurenti, jā, kā treniņi? Randoms, nekādas tēmas nav, neko nezinu. Labi, zināt Zandartu. Noķērāt Zandartu? Daudz, jā. Cik lielākais? Kāda 8,5. Šito izmantot Zārā. Brauksim pa tām pašām vietām. Izšos, neizšos. Dāvid, tev vajag kontentu, ko ar viņiem var braukt? Mēs neko nezinājām, mēs braucām uz vienkārši. Te patīk, piebraucam. Kā savādāk trenēties? Treniņš, skatāmies, braucam un meklējam. Pirmās 3 dienas mums bija, pa 3 dienām aizvērāmies. Reāli pirmās. 4. dienā, vienā dienā aizvērām visi. Šodien bija tikai 3 asari, 3 zandarti, neviens līderis. Un mēs palīm katru dienu aizvērāmies. Bet nebija izmēra tik liela. Bet nav izmēra, jā. Mums kaut kādi bonusiņi krāpjās. Zandarti bija tur 1,78, 77 un tas 8,5 ir. Anyways, these guys are the previous year champions of Predator Tour, correct? Yes, that's correct. That's correct. What do you think about this year? How it will be? Will it be tougher or will it be the same? I mean, the results of the top 10 teams, for example. How do you think? Probably there will be some teams will be exact the same in the top 10, like every competition, but they're slightly different than last year because the water is murky, pike fishing is difficult. I think more and more good participants coming, so it would be different. Every year is different, but there will be some teams coming back as strong as every year. Kā sākam gatavoties rītdienai, pirmajai dienai Predator tūrā. Un tagad notiek, var teikt tā, visu mānekļu pārapāķošana. Jo, Holandai princips tāds, ka te ir weed free pasākums, attiecīgi svins ir aizliegts. Gan jau mēs kādreiz Latvijā ar šito sagaidīsim. Varbūt ne ikdienas copē, bet ja būs sporta pasākumi, varēs izmantot tikai volframu, bismutu, cinku, metālu, bet ne svinu. Svins ir aizliegts. Un tagad notiek tieši tas pats. Treniņos mēs darbojāmies gan tā, gan ar volframu, gan ar svinu, bet rīta laivu pārbauda. Nāks bargais tiesnes, pārbaudīs laivu, visus rundukus, visu kastes, visu. Un nedrīkst būt svins. Tad tagad sēžu, un visi māneklīši tiek pārtaisīti jau ar volfram galviņām. Vēl pēc pāris stundām mums ir pēdējā sapulce, organizatora sapulce, un viss rītdien starts pirmā diena. Pulkstens 8, aptuveni, pirmā diena startējusi, dodamies uz pirmo izvēlēto copas vietu. Un tagad var redzēt, ka tas viss notiek ļoti lēni, jo ir milzīga teritorija, zona, kurā ir ātruma ierobežojums 9 km/h. Mums ir GPS trakeris, respektīvi visiem ir GPS devēji uz laivām. Un ir jāievēro. Ir 9 km, tad tie 9 km mēs arī valkamies, pārējie arī. Šitā vilksimies kaut kādu stundu. Labi, puse jau ir noiet. Mēs jau fonā redzam mūsu pirmo pieturvietu. Cerams, ka tur neviens nebūs. Ir jau, jā? Redzēs.
Cerams, ka mums tur vietiņa atradīsies, jo starp laivām 150 metri. Lāzerīci līdzi uzšausim, tad tur varēs bīdīties. Tā kā pirmā diena startējusi, cerams, būs veiksmīgi. Ūdens ir foršs, noskaņojums ir labs. Sākam! Ir skaņa. Nu, man tā liekas, šis ir mans personīgais rekords, jo pirms tam man bija 50 vai 51, jau vairs īsti neatceros. Bet es domāju, ka šis ir mans PB. Un visinteresantākais, ka daudzi jautāja, kā mēs tā asarus ķeram. Mēs ķērām viņus, bet mazākus. Mums neviens treniņā 50-nieks nebija. Tad es teicu, tas varbūt ir labi, nesadursim un noķersim. Tad, kad visvairāk vajag noķert, tas ir šodien. Un tūlīt mēs skatīsimies, kas mums tas sanāk. Tā, vajag uztaisīt mazliet kārtību. Bišku bardaks. Te ir bišku bardaks, lai nesalaustu pats sev kātu. Kas pagājušo reizi man izdevās salauzt. Nē, nav mans personīgais rekords. Nav 50? Nē. Nu, šādi ir tie Holandas smukie, lielie asari. Visu laižam vaļā. Viss aizgāja. Mazliet lietains, visi dalībnieki mums aiz muguras. Saules brīvs laikam šodien nevajadzēs. Cerams, ka vajadzēs, bet izstāst, ka nevajadzēs. Nu, ko vakardien plāns nenostrādāja. Diemžēl mēs vakar startējām pēdējie, kā trešā grupa. Un braucot tā kā uz savu izvēlēto lokāciju, mums tieši viena laiva lēnām gāja pa priekšu, tur ir 9 km ātruma ierobežojuma zona. Nu, mēs nevaram pārkāpt ātrumu, tikt viņam garām. Viņa nostājās precīzi mūsu vietā, ko mēs bijām tā kā sataustījuši treniņos. Mēs 150 metri vēl no viņiem, jāiet tur distanci, nolikāmies malā. Nu, tik redz, džeki 1, 2, 3, 4. Nu, viņi savilka tur uz 3. vietu pirmajā dienā. Mums, diemžēl, viens normāls asaris, 49 centimetri un mazs zandarts, bet tas neko nemaina. Tur vajag citu izmēru zandarts. Šodien mēs startējam pirmie. Un mēs ejam uz to pašu vietu, kur mēs gribējām tikt vakar un vispār, pa kuru mēs domājām. Tā kā cerams drēbes izturēs, paši izturēsim un sākam otro dienu.
61 vai 67,2. Čau. Viss. Laidīsim. Čau atpakaļ. Kadrā. Varbūt arī. Patīk šitādi izmērā. Standartiņš. Tas ir tāds. Šits ir Zaķu salas standarts. Sivants. 47,1. Diena beigusies, pasākums beidzies. Asaris piecekarēja. Asara vietā 85. līdaka, no 86. Viss. Pasākums beidzies. No, šis viss ir beidzies. Nu, pāris dienas atpakaļ. Šodien jau ir kas mums? Pirmdiena. Otrā diena pēc sacensībām. Jā, otrā diena mēs esam palānām atgājuši no tā visa, kas bija. Un jau taisamies mājās. Rītdien no rīta prom uz prāmu. Trešdien Latvijā. Bet, nu jā, sacensības aizvadīts. Varbūt ne tik veiksmīgi, kā mēs cerējām. Tas notiks. Treniņos likās, ka būs ok. Jā, bet no šie ūdeņi tomēr
Mēs, kad braucam šeit, mēs domājam, ka viņi būs tādi paši kā pagājušo gadu, vai līdzīgi kā bija marta mēnesī. Tagad tas viss ir pilnīgi savādāk, pilnīgi atšķirīgi. Zandartu mēs varējām noķert, principā, 10-15 minūtēs. Citu runu tur izmērs, tur 70 vai 80, tas savādāk. Zandarts ir visur. Līdeks laikam bija tikai treniņos. Es teikšu tā, Līdeka vienmēr man piekāšu sacensībās. Tagad viņa to izdarīja tā ritīgi. Džeki, nebūs. Nezinām, nemācējām atkost, kas pa lietu. Ir kā treniņos sanāca, dabujām arī metrs plus, metrs 11, bija mazāks, cops, viss ok. Bet 3 dienās tūrē nepakam. Mēs pirmās dienas gājām tā kā uz lielu izmēru, sapratām, ka mēs lielu dabūt nevaram. 2 dienas mēs vienkārši mēģinājām noķert lielu līderi, neķerot principā citas zivis. Pirmajā dienā nesalikās, jo mūsu punktu ieņēma ekipāži, kas startēja pirms mums. Mēs blakus viņiem nostājāmies, bet viņi stāv precīzi mūsu tā kā paredzētajā ankura vietā. 4 zivis izvalk, mēs paskatāmies, forši, Džeki 3. vieta tabulā, tanī dienā. Forši sanāca mums, copīta bija, tas arī viss. Tad 3. dienā gājām vienkārši sadabūt pilnu protokolu. Vismaz, vienalga zivis, kāda izmēra, bet tur asarīts. Nākamreiz nevajag asarīšus mest pār bortu. Jā. Vajag visus protokolus vēl sit, un tad var mest pār bortu. Mēs noķeram kaut vai 35. Kauns mērīt pār bortu. Viņš arī pietrūka. Asarīši apvainojās uz mums. Labi, tas būtu neko daudz mainījis, tikai tīri to, ka būtu protokols aizvērts. Bet nav jau baigās starpība, tas 21. vietā vai 140. vietā. Tas neko nemaina. Lietas būtība nemaina. Vai tu esi, teiksim, top 5, top 10, vai tu esi jau pilnīgi vienalga kādā vietā, tu esi, tu neesi nekur. Tu esi bijis, paldies par piedalīšanos. Foršas izjūtas, sajūtas, laimīgā zeme. Zivis te ir. Tikai te ir jābrauc laikam vairāk. Ir jāzina vietas. Šogad nebija tik forši kā pagājušajā gadā. Martā bija foršāk, jā. Martā bija foršāk, jā. Un vēl viena lieta. Ko raksta komentāros? Ietago čomu. Ar ko gribētu aizbraukt uz šejienu? Vai vispār kaut kur? Uz kādu turnīru? Vienalga, kur. Uz kādu turnīru gribētu aizbraukt? Jā, ietago čomu, ar kuru tu gribētu aizbraukt, nezinu. Uz kādu turnīru? Uz Predator tūru, uz Zander Pro Open, uz Lure Masters, VPC, BAM Live League, vienalga, kur. Jā. Izlozēsim pēc pāris nedēļām vienu laimīgo, kas dabūs oficiālo Predator Tour merčiņu, kepka, forša maiciņa, kā ir. Be the best, catch the biggest. Veikti, tev būs foršs merčiņš no Predator tūra. Kā raksta komentārs. Ielaiko, dalies, šēro, spied sirsniņas, vispārējo. Un viens laimīgais tiek pie foršs ceprītes un krekliņa. Jā, un tiekamies pie ūdeņiem vai citos turnīros. Tieši tā. Čau. Līdz nākošajai reizei. – 23 km attālumā no ostas mums piekabē gultnes beidzās. Tā, ka nav vairs gultnes, tālāk braukt nevar, gaidam evakuātoru. Un baigi ceram, ka tiksim uz prāmu, jo līdz prāmim ir 2 stundas. Tas būs dārgs brauciens uz prāmu ar evakuātoru, bet galvenais ir tikt uz kuģa vai Liepājā remontdārbu. Pat mājās pa vienkārši to tikt nevar. Dāriņ? Un nav laimīgi sejas izteiks. Galīgi nav laimīgi. Laivas stāv. Paliek šeit. Mēs braucam uz Liepāju. Un no Liepājas pa taisno es braucu apakaļ ar kuģu šejien. Ar gultņiem, stupicām, instrumentiem. Atbrauc atpakaļ,
nomaina gultni, uzlieku riteni, pieaķē pie mašīnas un brauc atpakaļ uz Liepāju. Labs brauciens priekšā. Gan jau iepazīšos ar visu kuģi apkalpu. Būs interesanti.